Esiet sveicināti, šis būs ļoti īss un jauks video, jo šajā video es principā noskaidrošu, kurš no jums saņems šo foršo tote bag somu pa pastu vai kaut kādā veidā tātad. Ja somiņā iekšā ir instrukcija, neizmetiet ārā, kur ir instrukcija, kā lietot somu, un tur ir doties uz kalniem un tā tālāk. Fantastiska lieta, un te ir vēl visādas somas, ko var nopirkt. Tātad somiņu nodrošina es. Bet somiņa nāk no Think Tank produktu līnijas, kuru Latvijā izplata Focus Nordic, un, sadarbībā ar Focus Nordic, šī jaukā tote bag pleca soma, ja redziet, dosies pie kāda no ļoti, ļoti laba fotogrāfa. Bet, lai mēs noskaidrotu, kas ir ļoti labs fotogrāfs, ja, tad šī ir Marta konkursa balva. Tika veikta Marta konkursa visu darbu apkopošana. To darbu bija diezgan daudz, un tie būs tūlīt pēc raidījuma, pēc šī raidījuma ieraksta. Tātad skatāmi Fototelpa.lv mājaslapā visi darbi un arī uzvarētāji 3 labākie darbi. Tātad tēma bija starp ziemu un pavasari, jeb ne šis, ne tas. Un tas, ko mums izdevās izdarīt šajā gadījumā visiem kopā, galvenokārt jau jums, fotografējot un iesūtot darbus, bija salīdzinoši daudz forši, labi, interesanti darbi, no kuriem, diemžēl, tikai 3 iekļuva finālā. Kāpēc, diemžēl, tikai 3? Tāpēc, ka darbi patiešām bija labi, un ja mēs skatāmies uz tādu lietu kā Fototelpas kalendārs, kas taps šī gada beigās, tad faktiski no Marta konkursa bija diezgan daudz kalendāra darbu. Bet šeit es gribētu atgādināt to, ka kalendārs nav pašmērķis. Mērķis ir laba fotogrāfija. Tātad konkursā, katra mēneša konkursā, Fototelpas konkursā, uzvar labākais, fotogrāfiski labākais darbs, kas varbūt nevienmēr ir piemērots kalendāram. Es nesaku, ka kalendāros jāliek slikti darbi un ne tie labākie darbi, bet fotogrāfiski labs darbs ir labs darbs pats par sevi, un nevienmēr tas atbilst kalendāra standartam. Tātad konkursa uzvarētājs, kalendāra darbs, tas nav gluži viens un tas pats. Kā es esmu teicis, pirmās vietas ieguvējiem būs iespēja piedalīties šajā konkursā. Es gribētu precizēt, ka konkursa pirmo 3 vietu ieguvējiem katrā mēnesī būs iespēja piedalīties kalendārā, jo kalendāru tomēr veido šis te kopējais kaut kāds foto vienumu kopums, kā lai to nosauc, fotums. Tas ir jaunvārds. Jebkurā gadījumā. Tātad kalendārs ir mazliet cita tēma, konkurss ir konkurss, labs darbs, saņem labākos skatītāju balsojumus, žūrijas atzinību, un tas ir labākais fotogrāfiskais darbs. Tas tā, precizēt lietas. Bet ko, Marta konkursā 3. vieta ar 70 kaut cik tur balsīm, kas ir diezgan daudz, ir tātad 3. vieta, jā, aplausi, ja, kaut kur fonā mums ir aplausi, godīgi nopelnīta 3. vieta tiek Edītei Agarodņikovai. Ar šo jauko attēlu, kurā ir puķītes, kurā ir sniegs, es nezinu, kā sauc puķītes, bet tur ir puķītes un sniegs, un skatītāju balsojumā šī bildīte fotografija ir iebalsota 3. vietā, manuprāt, visai godīgi, visai ok, tātad apsveicam Edīti ar 3. vietu Fototelpas Marta konkursā. 2. vieta, manuprāt, ļoti, ļoti jauka fotografija, 2. vieta mums ir Robertam Rēbokam ar šo sentimentāli nolemtības pilno skatu uz šo procedūru. Man liekas, ļoti labs sadzīves kadrs ar raksturu, ar saturu, un tiešām ļoti, ļoti forši labs novērojums starp pavasari un ziemu atbilst tēmai, es domāju, ka pilnīgi noteikti. Bungas aplausi 1. vieta, lai ilgi nevilktu garumā. 1. vieta mums ir, manuprāt, ļoti fantastiska fotogrāfija. No fotogrāfiskā viedokļa vienkārši ļoti, ļoti skaisti un ļoti labi izpildīts, ļoti saturīgi, ļoti labs mirklis. Un šī fotogrāfija tapusi ļoti tālā pilsētā, kas saucas Rīga, bet ilgāk nevilkšu garumā. Tātad 1. vieta Mārtiņš Līne vai Līne, es nezinu, kā uzrakstīt pareizi, es atvainojos, bet pieteikumā bija Līne. Tātad Mārtiņš saņem šo skaisto somu, rekur bildīte, lielā izmērā. Man liekas, fantastiski tiešām fotogrāfija.
ar visu, kas tur ir, Baloži, Lietussargi, pilsētas laukums. Man liekas, ka tā ir Rīga. Man liekas, ka Rīga. Es nezinu, jūs varat precizēt, ja? Bet skatītāji balsojumā vairāk par 100 balsīm šai fotogrāfijai par pirmo vietu, kas ir daudz vairāk nekā visām pārējām. Es pilnībā piekrītu par šo lēmumu. Pirmā vieta, tātad Martins Līne, saņem šo jauko foršo tote bag somu, kurā ielikt fotoaparātu, termosu un doties fotografēt, acīm redzot, pilsētas ielās, kas viņam ļoti labi sanāk. Tiešām fantastiska fotogrāfija. Es ieraudzīju, jā. Tas ir starp pavasari un ziemu. Tas ir tas Latvijas laiks, kad tu nezini, kā apģērbties, kur doties, ko darīt, un vai vispār kaut ko darīt, un labāk varbūt neko nedarīt. Tas ir tas brīdis. Apskatiet vēlreiz tūplānā, lielākā izmērā. Fantastiska fotogrāfija. Godavārds, tiešām. Nu ko, apsveicam uzvarētājus, apsveicam visus dalībniekus, un šī somiņa iepakosies atpakaļ maisiņā un dosies, nu, par cik šodien ir piekdiena, tad šī soma visticamāk pirmdien dosies pie sava jaunā īpašnieka un varēs sākt doties piedzīvojumus. Anyway. Bet ar to jau nekas nebeidzas. Viss turpinās un mums ir aprīļa fotokonkurss. Aprīļa fotokonkurss. Kur man palika aprīļa fotokonkursa balva? Aprīļa fotokonkursa balva būs šis emergency rain cover, ja, tātad ārkārtas situācijas lietus apvalks, kurā var iebāzt salīdzinoši lielu fotoaparātu. Te ir rakstīts medium, vēl ir laikam XL size, bet tātad šeit ielien iekšā pavisam normāli liela spoguļkamera vai liela bezspoguļkamera un kaut kāds garš objektīvs līdz 200 mm. Forša lieta. Šo piedāvā arī Think Tank. Man pašam šī lieta ir rekuri bildīte, starp citu, jā, rekuri bildīte, un tur arī maziem burtiem ir pierakstīta aprīļa fotokonkursa tēma, kas ir daba zied. Tātad tauta dzied, daba zied. Ja? Un šis ir pavisam oficiāli, tā ir aprīļa konkursa tēma, aprīļa konkursa virstēma. Kā jūs to interpretējat? Ejiet ārā, meklējiet, kas zied un interesanti forši nofotografējiet. Balvā tātad rain covers, universāls dēļ jebkurai kamerai, reāli noderīga lieta, bet tā kā runā, ka būs sausa vasara, nu jebkurā gadījumā, es domāju, aizsargā arī pret putekļiem. Tātad forša derīga lieta, pats izvēlējos, man pašam tāda kaut kur ir, un šis ir ceļojumos un visādos pārgājienos vienkārši forša noderīga lieta, iebāžam rokas iekšā un fotografējam. Jā, tā, šo es likšu balvu kastē, kas man atrodas te, un tas gaidīs 10. maiju, kad mēs paziņosim aprīļa konkursa rezultātus. Šobrīd, nu ko, vēlreiz apsveikumi Martinam par foršo superīgo fantastisko fotogrāfiju Marta konkursā. Šī somiņa dodās pie tevis. Apsveicam, aplausi studijā. Skatītāji, paldies, aplaudējiet. Un tas arī viss. Tiekamies nākamā konkursa apbalvošanā vai katru pirmdienu 10:00 foto ziņās. Aprīļa konkursa tēma tātad daba zied. Ejam, meklējam to, kas zied, interesanti fotografējam un labākais saņems foršu balvu. Paldies, ka skatījāties, nospiediet like, nospiediet subscribe un tiekamies foto pasaulē.